Kad pirms aptuveni 100 gadiem cilvēki pirmo reizi šajā vietā ieraudzīja skulptūru, Haisamandā izraisījās skandāls. Daudziem cilvēkiem nepatika, ka skulptūra bija kaila, šo skulptūru pat nācās atklāt slepenībā. Vai tu vari noskaidrot, kur skulptūra tika izveidota? Ja tu uzmanīgi paskatīsies apkārt, iespējams tu uzzināsi. Vai tu zināji, ka nesen šī skulptūra uz kādu laiku tika pārvērsta par viesnīcu? Statuja atradās tieši gultas vidū. Ja tu atnāksi šeit 1. maijā vakarā slovenski vapu, tad tu redzēsi, kā studenti no Helsinku universitātes statujai lieka galvā studentu cepuri. Tad tik svinības var sākties.